Dažādi jaunumi pēdējās dienās. Iedomājieties, Putins draud ar atomkaru, Trumps draud ar tarifiem Meksikai, Kanādai un Ķīnai, bet akciju tirgu indeks ir all-time high, tik iet uz augšu. Bitcoin akcija ir zaudējusi izaugsmes trendu un brīžiem ir vāja. Un paskatieties grafiku, cik zemu var Bitcoins krist, tāpēc vienmēr jābūt gatavam, ka notiek ļoti liela korekcija. Jo Bitcoin cena ir iznākusi ārpus izaugsmes koridora, kas ir bīstama. Un neskatoties uz visām pasaules ķibelēm, investīciju bankas palielina indeksa price target nākamajam gadam, kur augstākais ir 7000. Šobrīd ir 6000. Kripto jomā altcoinos ir arī tāds interesants jaunums, ka Hok2 girl meitene ir izveidojusi savu koinu. Vai jūs domājat, kad tas koins augs tikpat strauji kā Dogecoins? Vēl ir tāda interesanta informācija, ja skatās price earnings ratio, kas visam indeksam S&P ir 22, tad, ja izdala lielās tehnoloģiju kompānijas, tām ir 30, bet mazākiem uzņēmumiem ir 19.